Dekoratīvā krāsošana, jeb efekts, kā mēs to saucam, miglas efekts vai miglas siena vai miglas dekoratīvā siena. Kas tam mums ir nepieciešams? Mums ir nepieciešams tunto struktūra krāsa, divos toņos dažādos vēlamos, toņi dažādi. Ņemam kādu no ietonētajām tunto struktūra krāsām, špakteļlāpstiņu un gluži vienkārši ieliekam vienā pusītē, tikai līdz vannītes pusē, attiecīgi, lai viņas nesajaucās. Otru toni ieliekam vienkārši vannītes otrā pusē. Tālāk ņemam nepārāk garu plūksnes rullīti un vienlaicīgi mēģinam viņu iestrādāt rullī tā, lai viena puse rullim būtu vienā tonī, otra ruļa puse būtu otrā tonī. Ņemam plakni, kas ir sagatavota un nokrāsota līdzvērtīgā tonī, kas ir tumšākais jūsu tonis, lai nespīd cauri, un uzklājam viņu uz plaknes krusteniskiem bēzieniem, tā, lai izskatās tā kā tāds ķēpājums. Ņemam talkā mūsu gumiju špakteļlāpstiņu. Ir arī speciālās lāpstiņas, mēs iesakam vienkārši mīkstu lāpstiņu. Ir jādara gluži vienkārši šī te masa, jeb struktūra krāsa, ir gluži vienkārši jāizlīdzina šo te mīksto lāpstiņu, sapludinot abas krāsas kopā. Ja redzam, ka kaut kur krāsa ir pa maz, šajā gadījumā mums viss ir pelēks, paņemam to stūrīti, kur bija baltā vai gaišākais tonis, ieliekam viņu iekšā, nebaidamies, un iestrādājam no jauna, sapludinot viņu vēl vairāk. Tas arī viss.